Pavasara palos tumšus ūdeņus dzīdama, vasarās rāma, ievas ziedu ieskauta, brīžiem baisa, brīžiem vilinoša, tak Aiviekste, kur savos krastos lepni slējas Lubāna, kas vēstures avotos pirmo reizi minēta 13. gadsimtā. No ciema status līdz pilsētai noiets ilgs laika posms, jo tikai 1992. gadā Lubāna iegūst pilsētas tiesības. Laiks iet un mainās, un kopš 2007. gada Lubāna ir novada centrs, vieta ar sev tik zināmu burvību, ar vēstures skartām, bet neizpostītām vērtībām. Nekur citur Latvijā nav šo ziedošo klānu, kuros bites žūžo un san, kur tik krāšņi zied ievas un to zarospogo lakstīgās. Šeit dzīvo stipri un uzņēmīgi ļaudis, jo nepagurti pieradinājusi pati dzīve. Nav viegli caur bronzas dubļiem brist mālaino augsni un koptot tā, lai skatam vēlāk paveras zeltaina rudzu drūga. Vēsturnieki lēš, ka pirmie iedzīvotāji Lubānas ezera apkārtnē savas pēdas atstājuši pirms 10 000 gadu, tā pamazām apdzīvojamo teritoriju paplašinot. Vietējo iedzīvotāju sapņus un ikdienas rūpes savā viļņu klēpī izauklējusi Aiviekstes upe, ko senāk dēvējuši par mazo Amazoni, jo pavasarī tā interesanti nevis ar krācēm un straumi, bet mieru un ūdens pārpilnību. Nu pierim izbraucē tavs skrējiens, par Aiviekstī vedīšu es. Ļauj pieri tev atveldzēt vējiem, kas tīrumu smaržu mums nes. Aiviekste gan saudzējusi, gan sagādājusi grūtus brīžus iedzīvotājiem. Taču par spīti grūtībām Aiviekstes krastos savulaik bijuši 26 dažādu preču veikali, tirzniecības vietas, kokapstrādes darbnīcas, drēbju veltuve, alus darītava, pienotava, dzirnavas un galdnieku darbnīcas. Pie šīm atmiņām varam atgriezties stāvot uz 1964. gadā celtā tilta pāri Aiviekstei, kas būvēts rekonstruējot 1937. gadā celtos balstus. Tā līdz ar Likteņu upes tecējumu apdzīvota vieta pārtop par pilsētu, no pilsētas pārtop par novadu. Tāda Lubāna ir šodien. Mazpilsēta savu burvību turpina saglabāt ar senatnīgajām celtnēm, kuras nav skāruši jauno laiku vienveidības standarti. Šeit nedēļa iegūst savu ritumu, kur darbdiena rāma un tepat laikā steidzīga, bet svētdienās uz kārtējo dievkalpojumu aicina Lubānas evaņģēliska luteriskā baznīca, kuras pirmsākuma datēta jau no 12. gadu simteņa. Sākotnēji te bijusi necila koka baznīciņa, kas Ziemeļu kara laikā nodegusi. Savukārt, esošā baznīca celta no 1869. līdz 1872. gadam pēc Kampes būvu projekta neogotikas stilā. Šī ir vienīgā baznīca Latvijā, vai ne? Kura zem viena jumta ir divas pilnīgi tiešas baznīcas, vai ne? Šī te, kur mēs tagad atrodamies, ir saucamā lielā zāle ar visu altāri, ērģelēm, balkonu un kanceli. Un ir otra baznīciņa, saucamā Vācu baznīciņa, jeb tautā viņu sauc par mazo baznīciņu, kurā atkal ir viss altārs, kanceli, ērģels un arī balkons, kur var dziedāt. Un Vācu baznīca viņa bija tāpēc, ka tur noturēja dievkalpojums vācu valodā baronam un viņa, teiksim, ģimenei un viņa draugiem. Te ir arī bijusi vienas no pirmajām latviešu apmetnēm, cilvēku dzīvojošām apmetnēm, Abainē. Jau te bija visādi izrakumi arheoloģiskie Abainas, un te apmetnēm ir atrasti gan dzintari, gan metāla lējumi, viss, kas ir te bijis. Šeit mums baznīcā notiek arī tagad pašlaik, var redzēt, ir dažādas izstādes. Mums noteikti pašlaik ir gleznu izstāde. Pagājuši gadu mums arī bija vienas vietējās mākslinieces izstāde, gleznu izstāde. Tad katru gadu uz kapu svētkiem, tas ir uz jūlija beigām, mums notiek ziedu parāde saucamā, kur visi vietējie mūsu puķkopji, kas te ir sanes savus ziedus. Tad mums tiešām baznīca ir, vārda tiešā nozīmē pilnīgi pilna ar ziediem. Un otrais ziedu parāda mums notiek arī rudenī, kad ir dālijas, gladiolas un viss tādas. Tas arī ir tā kā, tad mākslas skolas bērni mums te izstāda arī savus darbiņus. Būtībā sakot, baznīca mums ir tāda kā gandrīz kā
izstāžu zāli, ja tā varētu teikt, mēs arī viņu to izmantojam. Nu, par cik viņa tiek izmantot labiem mērķiem, tad tas nav nekādā veidā pretrunā ne ar ko. Mēs jau paši esam it kā pieraduši, bet kas ienāk te svešāk iekšā, viņi saka, ka viņiem ļoti patīk un ka te ir labvēlīga aura jebkuram, kas ienāk pie mums. Katrs novads neviltot lepojas ar talantīgām un izcilām personībām. Ar lepnumu apzināmies, ka tieši no Lubānas klāniem nācis izcilais valsts vīrs un viens no pirmajiem Lāčplēša ordeņa kavalieriem Hugo Celmiņš. Nozīmīgs ir fakts, ka no 1931. līdz 1935. gadam Celmiņš bijis Rīgas galva. Atminamies mākslinieku Rudolfu Pinni, kura neparasti ražīgais mūžs pavadīts Aiviekstes krastos. Katrai tautai ar rozēm un ērkšķiem vīta savu vēsturi, reizēm noliekta, bet liecinieku atmiņās patiesa un dzīva. Par pulkvedu un pirmo Latvijas armijas virspavēlnieku Oskaru Kalpaku ir rakstīts samērā daudz, bet, lai izprastu viņa pretrunīgo personību, jāizsako Kalpaka dzīves ceļam. Šodien ar lepnumu un cieņu noliecam galvas un klājam ziedu rindas Meirānu Visagala kapos pie virspavēlnieka atdusas vietas. – 1927. gadā šeit atklāja Ārļa zāles darināto piemineku, kur granītā kaltais sanlatviešu karavīrs lūkojas uz tuvējo Senču pilskalnu, un viņas skats sniedzas tālumā pāri Aiviekstei līdz meža ieskautajām viņa dzimtajām Liepsalu mājām. Nevaram aizmirst izcilo operdziedātāju Jāni Zāberu, kura mūžs bija īss, bet straujš. Tagad Meirānos blakus Aiviekstei stāv nams no laukakmeņiem, muzejs vecais Ceplis, Jāņa Zābera dzimtās mājas. Muzejs izveidots 1973. gadā, vasarā, nepilnus 5 mēnešus pēc izcilā tenora nāves. Šī mājā 1935. gadā dzimis Jānis Zābers, tolaik slavenais tenors, un pusi dzīves viņš ir šeit pavadījis pie Aiviekstes. Tie ir bērnības, skolas gadi un arī atvaļinājuma laiki, kad viņš šeit brauca pie vecākiem, gan atpūsties, gan arī pastrādāt lauku darbiņus. 60. un 70. gados viņu pazina ne tikai Latvijā, bet arī visās citās vietās, kur viņš bija uzstājies. Zāberi mīlēja viņa maigās samtainās balss dēļ. Jebkurš viņa izpildītais skaņdarbs tika pasniegts ar īpašu iejūtību. Protams, nozīme bija arī mākslinieka ārējiem tēlam, un Jānis Zābers neapšaubām bija skaists vīrietis, par ko liecina mīlestības vēstulītes no pielūdzējām, ko tagad rūpīgi glabā muzeja akmens sienas. Un kur gan tie skrien, kāpēc tie kvēlo, kāpēc tie kvēlo, kāpēc tie kvēlo, un kur gan tie skrien. Spriežot pēc muzejā esošajām fotogrāfijām, pārliecināmies, cik harmonisks saskaņā ar dabu ir bijis Zābers. Savāktās liecības vēsta par to, ka Zābers jau no agras jaunības bija kaislīgs makšķernieks un aizrautīgs mednieks.
bet neskatoties uz vaļaspriekiem, pašu nozīmīgāko vietu viņa dzīvē ir ieņēmusi mūzika. Mākoņiem līdzi, Savā īsajā skatuves darbības laikā, nepilnējos 10 gados, Jānis ir nospēlējis 24 operu lomas un palicis atmiņā kā viens no izcilākajiem latviešu tenoriem. Krīt gaismas zīmoks netverams, par strūklaku, kas cauri klintīm spiežas. Nav avots līdzi paņemams, pie avota ir jāatgriežas. Savu veldzes avotu jau cienījamā vecumā Lubānas novadā ir radusi dzēniece Broņislava Martuževa. Kaut arī dzimusi Abrenes apriņķa Domopolis, tagad Bērspils pagastā, sevi uzskata par lubānieti. Mēs no Latgales atnācām, man bija 3 gadi, kad tēvs ar māti uzsēdās uz prika calma cirsmā un sāka darbu. Un tak jau augām paši un augām tā vieta, kur dzīvojām. Viss Lubānā. Un bija ļoti jauka bija. Viņas daļradē jaušams redzējums cilvēka mūžā, caur mākoņiem, ūdeņiem, puķēm. Dzeja ir stāsti par likteni. Zeme, tēvu zeme, miljons ausīm dzird. Puķa ausīm, sakņa ausīm, skuja ausīm dzird. Ja tu mājās pārnāk trauksies, atgriezties pie tās, dzirdi, māte tava klausās, tevi stiprinās. Lai tās leknās druvas kuplo tur, kur viesojies. Sidrabotie tēva dubrī, lai sauc atgriezties. Šodien cienījamās kundzes dzeja atgūst jaunu skanējumu dziesmās, ko izpilda Baltie lāči. Ja jūs vilina Lubānas klāni, par ko tik daļrunīgi savās dziesmās dzied ilgadējais pašvaldības vadītājs Miķelis Gruzītis, dodieties uz viņa dzimtas mājām Letēm, lai satiktu viņu pašu. Nāc līdz, kur saule vasarā no upes zeltu smeļ, nāc līdz, kad migla vakarā pār pļavām vālu sveļ. Nāc līdz, kur dros briedumā jau rudens elpu jūt, nāc līdz, kad ziedi vēlīnie vēl vasarā grib būt. Tā ir tāda dziesmiņa par manas Lubānas apkārtni, par Lubānas novadu. Lubāna tā ir mana sirds un dvēsele. Es esmu tas īstenais aborigens, kas ir dzimis Lubānas novadā, savās lauku mājās Letēs. Un kā kārtīgs stirnoāzis, ja tu aplam netraucē, tad nodzīvo visu mūžu apmēram 2-3 km radiusā ap savu dzimto vietu. Es tāpat ap Lubānu. Un ja jūs gribiet izzināt manu dvēseli, manas patiesās domas, tad ieklausieties manu dziesmu tekstos. Tur es samuldēt nevaru. Pat te vienu brīdi padomāju par Lubānas himnu. Un tad man tās domas vijās ap manu, es pat teiktu, pirmo dziesmu manam novadam. Plūst upe miglā baltajā, virts pļava rasas sudrabā, aug ozols lauka malā, spēkā neizsmeļamā te manā dzimtā novadā. Aug ozols lauka malā, spēkā neizsmeļamā te manā dzimtā novadā. Lubānā vissvarīgākais un visvērtīgākais vienmēr ir bijis cilvēks. Un es kā kultūras darbiniece varu teikt, ka tie cilvēki, kas nāk katru vakaru uz mēģinājumiem, kultūras cilvēki, ka tie ir tie, kas dod tādu spēcīgu strāvojumu un pozitīvas enerģijas visām šīm novadām. Tādi aktīvi un atvērti Lubānas novada ļaudis, kam pēc labi padarīta darba patīk gan dziedāt, gan dejot, gan spēlēt teātri. Par to allaž rūpi tur kultūras darbinieki, un ar lepnumu var teikt, ka kultūras dzīve novadās sit augstu vilni. Nevelti šodien mēs esam Aiviekstes svētkos ne tikai Lubānas novada ļaudis, bet esam sapulcinājuši visus Aiviekstes upes krastos dzīvojušos ļaudis.
Dziesmas un dejas jaunieši iemīl jau no skolas sola. Bērni un jaunieši novadā aktīvi piedalās dažādos pasākumos un ir visnotaļ atsaucīgi. Iespējams, to ar savu piemēru ir veicinājuši vecākā gadu gājuma ļaudis, kur dzīvesprieks ir nerimstošs. Viņu mājas ir novada kultūras nams, kur darbojas dažādi amatieru mākslas kolektīvi. Folkloras kopa, amatieru teātris, priekšspēle, sieviešu senioru koris Noskaņa, jauktais vokālais ansamblis Naktsputni, jauniešu deju kolektīvs Šuburi, tautas deju ansamblis Lubāna, kapela Meldiņš, Eiropas senioru deju kolektīvs Varavīksne, Līnija deju kolektīvs. Šeit, laikam, tās vides, skaistās dabas ietekmē vienmēr ir bijuši ļoti radoši, dziļi cilvēki, kultūras cilvēki, un šī kultūras tradīcija ir ar ļoti dziļām saknēm. Mums ir ļoti daudz dejotāju, nevelt uz skolēnu dziesmu deju svētkiem no Lubānas novada aizbrauc vislielākais dejotāju skolēnu skaits. Tad dejo ne tikai bērni, pieaugušie, ļoti daudz ir dziedošu kolektīvu. Un šīs kultūras tradīcijas mums ir ar saknēm, un ja ir pamatīgas saknes, tad, man liekas, tas tikai iet plašumā. Lubānas mākslas skola savu darbību uzsāk 1995. gada 1. septembrī. Šeit bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem pēc mācībām vispār izglītojošā skola apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu un keramiku. Tās ir mācības stundas, kurās apvienojas nopietnas metodiskais darbs ar bērnišķīgu, fantāzijām bagātu ideju īstenošanu. Paralēli mācībām audzēkņi piedalās dažādos mākslas konkursos, un viņu darbi ir redzami izstādēs Lubānas novadā. Līdz ar to mākslas skolas audzēkņi un pedagogi radoši iesaistās pilsētas vizuālās sejas veidošanā. Mākslas skola ir iespēja katram padarīt savu dzīvi krāsaināku un radošāku. Meirānu Kalpaka pamatskola ir atpazīstama ar 3 slaveniem, pazīstamiem novadniekiem, kas šeit ir mācījušies. Tas ir Oskars Kalpaks, kam par godu tiek rīkoti piemiņas pasākumi Visagala kapos. Jānis Zābers, jau 17. gadu skolā norisinās zēnu vokālais konkurss Aiviekstes Lakstīgavas, kas notiek sadarbībā ar Jāņa Zābera biedrību. Un Jānis Gavars, dzejnieks. 2 gadi atpakaļ ir nodibināta biedrība Meirānieši, kas piesaista finansālos līdzekļus skolas attīstībai, bērniem brīvā laika pavadīšanai un atpūtai. Un viens no lielākajiem projektiem, ko mēs esam uzrakstījuši un arī veiksmīgi piesaistījuši finansējumu, ir modernās mūzikas studija Lubānas novada jauniešiem. Stipri un darbīgi ir Lubānas novada ļaudis. Jāatzīst, ka attīstīta ir uzņēmēja darbība. Pašas izplatītākās jomas, protams, ir kokapstrāde, zvejniecība, lauksaimniecība un lopkopība. Ja dzīvojam šodien, cilvēkam kaut kādam mērķim jābūt. Jebkuram cilvēkam jābūt kaut kādam mērķim uz kaut ko tiekties. Varbūt, teiksim, to pašu ganāmpulku bišķīt nomainītu, jo tas ir vajadzīgs. Un varbūt saimniecības ēkas ir jāsdomā, kā paplašināt, bet jebkurā gadījumā apstāties nevar pie tā, kas ir uz doto momentu. Un tiešām ne tikai ar idejām, bet arī praktiskā dzīvē dzīvot. Es uzskatu, ka tas ir dzīvesveids un hobijs, un cilvēks jūtās labi, un prot plānot un prot arī, teiksim, sataisīt projektus, un ne tikai uz savu vienu to nopelnīto naudiņu, ko nopelna no lopiem, likt lietā, tad dzīvot var. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētava Podiņi šobrīd ir viena no modernākajām Baltijā un viena no 3 lielākajām kokaudzētavām Latvijā. Šobrīd ar 8 mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas siltumnīcas nodrošina 9 miljonus sējiņu sezonā. Tie tiek izstādīti uz lauka un audzēti 2 gadus līdz realizācijai pircējiem.
Šādai stādu audzēšanas tehnoloģijai, stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, nepieciešamas arī ļoti lielas platības lauku ierīkošanai. Pašreiz tie ir 70 hektāri. 2011. gada pavasarī bija jāiztirgo 6,5 miljoni stādu. Tātad par tik daudz augošiem kokiem uz planētas būs vairāk, pateicoties kokaudzētavas podiņi darbinieku pašaizliedzīgajam darbam. Stādi tiek arī eksportēti uz Zviedriju, Lietuvu, Igauniju. Kokaudzētavu nodrošina darba vietas apmēram 60 novada iedzīvotājiem. Lubānas novadā ir vērts paviesoties ilgāk. Turisma un relaksācijas centrs Ezernieki ir lieliski izvēle uzņēmuma semināru, banketu vai sporta spēļu rīkošanai. Te allaži jūs kāds gaida, ir vienmēr gatavs uzklausīt, vierināt, pabarot un dziedināt. Visticamāk, tā ir pati mamma daba. Vaidavās laikam ir viena no lielākajām akmeņu kolekcijām republikā. Praktiski visi akmeņi ir dabas veidojumi. Un visi ir ar pozitīvu enerģiju, jo vienkārši es jūtu enerģijas, ja, un tāpēc laikam dzīvē mums ir pietiekama negācija jau tā, lai vestu vēl negatīvus akmeņus mājās. Ja. Lai gan arī negatīvi akmeņi arī skaisti dabas veidojumi. Bet es pieturos pie tā, kā vajag domāt ne tikai vest pozitīvā mājā, bet arī domāt pozitīvi. Akmeņi ir, visi tie ir dabas veidojumi, bet koks, kā es vienmēr saku, šķībais reizais nepareizais. Tas, kas citur nav izmantojams, to es mazliet piegriežu pa savam, izveidoju. Un līdz ar to mums ir te mājās izveidojies spoku namiņš. Un kāpēc spoku namiņš? Tāpēc, ka vārds Vaidavas nav ne upe, ne ezers, bet Vaidavas ir no lietuviešu valodā tulkojumā spokoties, ir spoku nams vai spoku māja. Bez akmeņiem un šajā spoku namiņā man ir diezgan plaša sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija, kā arī viena no lielākajām republikā krūzīšu kolekcija. Šodien jau ir pāri 1000. To visu var redzēt, ja apmeklēsiet akmeņu parku Vaidavas. Projektā Aiviekstes ozoli ir iesaistīti mūsu pašu vietēji Lubānas jaunieši, kuri ir piedalījušies arī Esi līderis starptautiskais projekts Rīgā un uzvarējuši ieguvuši 1. vietu. Līdz ar to tagad viņi realizē pastaigu taku gar Aivieksti, kas saucās Aiviekstes ozoli. Pirmais, ar ko mēs esam iesaistījuši arī visus apkārtējus, tas ir ar loku šaušanu. Un jaunieši ir izgatavojuši 10 lokus, kur var jebkurš entuziasts un interesants atnākt un izmēģināt to visu. Kā arī mums ir šķēpu mešana pa mērķiem. Tālākajos plānos mums ir paredzēts laivu noma, kempinga vieta, teltīm un vēl pavisam tālākos plānos lauku melnā pirtiņa. Sīkāka informācija par mūsu atrašanos vietu meklējiet Lubānas mājaslapā un arī Lubānas novada bukletā. Laikam jau mēs Lubānas novads varam lepoties, ka mums ir gana daudz strādīgu cilvēku, mums ir gana daudz mākslinieku, sportistu un tā tālāk, kas pa šiem gadiem ir veidojuši Lubānas tēlu, Lubānas tradīcijas. Un patiešām mēs varam priecāties par to, ka neskatoties visām šīm ekonomiskajām grūtībām, Lubānas novads tomēr ir palicis tāds, kādu mēs viņu vēlamies redzēt. Mēs esam saglabājuši gan visas izglītības iestādes, gan kultūras iestādes, gan visas pašvaldības funkcijas tiek nodrošinātas. Tā ka Lubānas novadā dzīve iet uz priekšu. Pēdējos 2 gados mēs esam piesaistījuši Eiropas naudu apmēram 1,5 miljonu latu apmērā.
Tā, es domāju, priekš maza novada ir samērā liela nauda. Mēs esam renovējuši abus kultūras namus Lubānā, mēs esam sakārtojuši skolas, mākslas skolu. Mēs esam ieguldījuši līdzekļus sporta laukuma rekonstrukcijā, ir sakārtots ūdens saimniecības projektiņš. Pirmā kārta ir noslēgusies un tūlīt sāksies otrā kārta. Mēs esam sakārtojuši vietu politiski represētajiem, par ko mēs varbūt jau daudz gadus esam runājuši. Notiek darbi pie estrādes labiekārtošanas. Pēdējos gados varbūt mēs varētu akcentēt ar to, ka mēs esam pieņēmuši darbā arī daļdārznieku, kas mums ir palīdzējis sakopt un sakārtot, lai mūsu videvi šeit būtu pievilcīgāka, lai cilvēkiem patiktu dzīvot un strādāt Lubānā. Mēs attīstamies, gribētu teikt, ka neskatoties to, ka mēs esam mazs novads, mēs spējam dzīvot pastāvīgi, mēs spējam apgūt šīs Eiropas naudas un domāju, ka Lubānas novadam katrā ziņā ir visas iespējas attīstīties un dzīvot. Aiz Aiviekstes līks mēnesis riet, tik plāns kā izbirusi tūta. Skan romāns, ņem dvašu ciet, laiks tik nemanām iet, kā nolemtība absolūta. Vai nebijām, vai nebūsim, vai turpināsim kā līdz šim? Turpināsim vēl labāk, vēl aktīvāk. Par to liecinās paveiktie darbi un atvērtās sirdis, lai aicinātu ciemos ikdienas.